Sveicināti Lampā, sveicināti Cēsīs, sveicināti arī visi tie, kas pievienojušies mums tiešraidē. Un šodien šeit stundas laikā mēs risināsim ļoti būtisku jautājumu. Kā pamodināt Latvijas ekonomiku? Mani sauc Alīna Lastovska, esmu Delfi žurnālisti un es moderēšu šo diskusiju, bet risinājumus tam, kā veidot investīcijām un ieguldījumiem draudzīgu vidi, kopā ar mani meklēs Uldis Cerps, Finanšu nozares asociācijas vadītājs. Sveicināti! Anda Čakša, Saeimas budžeta un finanšu komisijas vadītāja. Sveicināti! Ieva Jansone Buka, Latvijas privātā un iespēja kapitāla asociācijas valdes loceklis. Sveicināti! Lauris Mencis, Svetbank valdes priekšsēdētājs. Un Roberts Idelsons, Signetbank valdes priekšsēdētājs. Un es domāju, ka mēs šo diskusiju strukturēsim tā, ka sākumā tad mēs meklēsim problēmas, bet daudz lielāku laiku veltīsim tam, lai meklētu risinājumus. Arī jums auditorijai ir pieejams jautājums vietnē Slido, tad kā pamodināt Latvijas ekonomiku, un to jūs varat izmantot, redzot kvadrātu kodu, atbildēt un tad iesaistīties. Bet tad sāksim ar to svarīgāko jautājumu. Definēt konkrētas problēmas, kāpēc nauda paiet mums garām, Cerpkungs. Labdien, paldies. Es varbūt sākšu ar to, ka ar tādu, var teikt, ceļa no Rīgas uz Cēsīm salīdzinājumu ar ceļu no Abu Dabī uz Dubaju, kurā es pirms tam dzīvoju. Vienā attāluma faktiski ir tāda, ka no Abu Dabī līdz Dubajai ir aptuveni 120 km, no Rīgas līdz Cēsīm ir 88. Teiksim, vienā gadījumā mēs braucam šo te gabalu stunda 15, stunda 30, otrā gadījumā mēs arī braucam stunda 15, stunda 13. Jautājums, kāpēc mēs kustamies lēnāk? Un šajā gadījumā, jā, Latvijas ekonomika šogad augs par aptuveni 1%, arī eirozona aug aptuveni tādā pašā, bet faktiski lēnāk 0,9 pēc Eiropas komisijas prognozēm un Eiropas Savienība kopumā par 1,1% šogad. Nākamā gadā izaugsme varbūt būs nedaudz augstāka, bet tomēr mēs redzam, ka mēs esam tādā zemes izaugsmes periodā. Un jautājums ir kāpēc, un es domāju, ka šeit varētu to apkopot faktiski dažos aspektos, ko mēs nevaram ietekmēt, un es domāju, ka mēs nevaram ietekmēt ģeopolitiku, mēs nevaram ietekmēt blakus esošo karu, bet ir daudzas lietas, ko mēs varam ietekmēt, un par to es domāju, ka būtu ārkārtīgi labi kopumā parunāt. Tad viens, ko mēs varam noteikti ietekmēt, ir mūsu valsts kopējā konkurētspēja. Otrs, ko mēs noteikti varam, ir lielu publisko projektu, publisko investīciju projektu realizēšana. Trešais, ko mēs varam ietekmēt, ir finansējuma pieejamība un valsts politika finansējuma pieejamības veicināšanā. Un ceturtā lieta varbūt ir investoru riska apetītes palielināšana. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, ir kā Latvijā radīt vairāk lielu un konkurētspējīgu uzņēmumu, kas dod pienesumu ekonomikai. Es domāju, ka tie varētu būt tie galvenie jautājumi, ko es gribēju ieskicēt. Un tad, protams, vēl ir virkni jautājumi, par ko var runāt ar politikas veidotājiem, piemēram, kā Latvijā mazināt ēnu ekonomikas apjomu, kas mums joprojām labā ziņa ir krītošs, bet sliktā ziņa, ka viņš joprojām ir relatīvi liels. Paldies. Mēs tad turpināsim ar finanšu nozari, tad jautāšu Laurim. Tagad es atcerējos, ka mēs nerunājam te kungs un kundze un uzrunājam viens otru vārdā, tā mēs esam vienojušies. Tad kas kavē Latvijas izaugsmē? Tieši čēršļi ir ko piebilst? Es vēl piebildīšu, kā Uldis arī minēja, ka mums šobrīd ir tāds lēnas izaugsmes, kā saka, periods, un tas, protams, atvasinās no tā, kas notiek uzņēmumu un mājasaimniecības segmentā. Un uzņēmumu segmentā, protams, izaugsmes var notikties organiski un izaugsmes notikties ekspansīvi. Mēs, protams, no tādas attīstības un labklājības veidošanās viedokļa, mēs, protams, gribētu redzēt, lai tā izaugsme korporatīvajā segmentā notiktos ekspansīvāk. Un attiecīgi, lai uzņēmējiem būtu lielākas ambīcijas augt un attiecīgi gan tādā veidā audzēt savu biznesu, gan arī, protams, tādā veidā veidot pienesumu visai ekonomikai un sabiedrībai. Un, ja mēs skatāmies cauri gadiem, tad konstanti, aptaujās, kad mēs jautājam, par ko visvairāk domā un satraucās uzņēmēji, tad viņi, protams, min
tātad nenoteiktību, ģeopolitiskos apstākļus, regulējumu, darba spēku pieejamību un tas finansējuma pieejamības aspekts, kas droši vien arī kaut kādā veidā būs mūsu diskusijas fokusā, nav nemaz tādā top 3. Ja? Tā kā mēs, es domāju, aicinātu domāt, kā mēs varam palīdzēt viņiem risināt tās problēmas un tādā veidā ļaut viņiem dot lielākas iespējas nonākt pie ambicioziem lēmumiem. Un no tā, protams, atvasināsies arī vispārējais. Kā citus, to mēs redzam arī mūsu kaimiņu valstīs. Tad jautāšu Robertam, kur ir problēma ambīcijās vai reāli iespējās? Jā, es varbūt nedaudz papildināšu to, ko Lauris teica. Faktiski, mēs Signet banka vairāk strādājam ar kapitāla tirgiem, un tas, ko mēs redzam arī runājot ar uzņēmējiem gan par finansējumu pieejamību, gan par viņu plāniem, ambīcijiem un vēlmēm, tad tas, ko es viennozīmīgi varu pateikt, varbūt tas ir raksturīgi arī mūsu sabiedrībai kopumā, ka tāda nedaudz nevēlēšanas uzņemties riskus, brīžiem nevēlēšanas pieņemt lēmumus, un svarīgākais, man liekas, arī tas, ko mēs redzam, ir finanšu parādības trūkums. Tomēr, tas ir ļoti svarīgs joprojām jautājums, gan investīciju ziņā, gan arī finansējuma piesaistīšanas ziņā. Un situācija uzlabojas, un es domāju, ja mēs runājam par to, ko varam darīt, protams, mēs varam turpināt uzlabot šo finanšu prātību, jo tas galu ietekmē principā visu mūsu sabiedrības labklājību, gan ar to, ka cilvēki nevis tur naudu depozītos, bet investē, gan arī no otras puses, ka uzņēmēji aktīvāk izmanto visādas dažādas finansējuma piesaistīšanas formas savu ambīciju realizāciju. Un man liekas, kas varbūt arī gan laba, gan slikta ziņa ir tāda, ka mēs neesam šeit unikāli, ja visa Eiropas Savienība šobrīd ļoti jau labu laiku iet diskusija par to, kā veicināt riska uzņemšanos, kā veicināt kapitāla tirgus attīstību. Tas, no vienas puses, mēs esam tā kā viena laiva ar visiem pārējiem Eiropas Savienības valstīm, bet no otras puses, tā varbūt arī sliktā ziņa, ka visa Eiropas Savienības ietvaros tā ir tā problēma, kur mums kopīgi ir jārisina. Tā kā es domāju, mēs varam skatīties gan uz sevi iekšpusē, ko mēs varam darīt šeit labāk, gan arī mēs varam skatīties uz Eiropas politiķiem un Eiropas kontekstā, pārņemt varbūt kaut kādas labas piemēras par to, ko dara citas Eiropas Savienības valsts šajā jomā. Jautāšu arī Ievai, vai ir kaut kādi tieši šķēršļi? Labi, mēs neesam unikāli Eiropā, izaugsme ir sarežģīta situācija pašlaik, bet vai ir kaut kas, kas raksturīgs tieši Latvijai, ko mums vajadzētu steidzami pārvarēt, lai virzītos uz priekšu? Tev jautājums tā kā naglai uz galvas. Tieši domāju, es pēdējos 4 gadus pavadīju valsts pārvaldē, es darbojos Altuma valdē, un tad viena tāda atziņa no darbošanās šajā pusē bija tāda, ka šos 4 gadus var raksturot, ka tu airē pret straumi. Tu tā kā visu laiku tos lēmumus pieņem, bet tie lēmumi nāk tā kā 2 grūtāk un ar 2 lielāku piepūli nekā tas būtu, teiksim, privātajā sektorā. Un es domāju, ka tā ir tā lieta, ko mēs varam un ko vajag steidzam mainīt, un tur arī nav jāpieliek ļoti liela piepūle. Tas viss ir mūsu galvās, un tas ir viss tajā aparātā, kas darbojas gan valsts pusē, gan varbūt arī privātajā pusē ar šo te ambīciju uzņemšanos, bet tad, ja katrs no rīta aiziet uz darbu un lemtu, viena no ļoti lielām problēmām, kas arī ir mūsu, es domāju, valsts pārvaldes pusē, nezinu, cik privātajā sektorā ir spēja lemt, tātad katram ir deleģēta viņa mazā funkcija, sākot no jaunākā referenta ministrijā līdz pašam vadītājiem valdībā, bet tie lēmumi ir jāpieņem. Un es domāju, ka tā lēmuma pieņemšana sākās pirmdienas rītā ar to, ka tu atnāc uz darbu un sāc pieņemt tās lietas un lem par to, kas tev ir deleģēts. Un tā bija viena ļoti spilgta lieta, ar ko es saskāros un kas, es domāju, arī ļoti būtiski bremzē to, ka mēs straujiem soļiem varētu iet uz priekšu. Par tiem spēju lemt, mums, ja mēs skatāmies uz to slaido aptauju, tur ir tāds arī punkts nebūt latvietim nebaidīties. Anda, jautāšu, vai varbūt politiķi tiešām ir raksturīga tā baidīšanās, nespēja pieņemt tādus lēmumus, lai tā vide mums visiem liktu gribēt investēt?
Jūs zināt, es lasu to nosaukumu, kā pamodināt Latvijas ekonomiku. Man visu laiku tā sajūta, ka ekonomikas aucerīte un tie antiņi, kas gribētu jātēj kalnā, ir arī, kā jūs redzat, nav ļoti daudz. Jo es pieņemu, ka klausīties par mentālo veselību iespējams ir interesantāk, kā klausīties par ekonomikas pamodināšanu. Un, ja mēs skatāmies uz tiem šķēršļiem, tad tā pirmā lieta, kas man liekas, ka varbūt mēs bieži sev salīdzinām ar Igauniju, man liekas, ka iespējams gadus iepriekš, tas, ko mēs varbūt izdarījām citādāk, cerot uz tādu, varbūt mijēju valsts statusu, mēs tik skaidri nenodefinējām mērķus, kādu mēs varam virzīties. Bet nekas nav nokavēts. Mērķi var nodefinēt arī tagad. Nekad nav par vēlu nodefinēt mērķi, vienkārši tas ir jādara. Un tad jūs minat par to. Viens ir definēt mērķi, otrs iet uz to mērķi un reāli kustēties, jo mēs zinām, ka mums politikā ir tā tendence definēt, strādāt, bet tad kur mēs nonākam? Jums taisnība, bet te es vairāk teiktu, ka mums ir labi dokumenti un papīri, bet arī tajos nevienmēr, vai mēs esam vienojušies par tādu vienu virzienu. Kāpēc es par to runāju? Ja mēs runājam, teiksim, par finanšu pratības trūkumu, tas ir stāsts, vai mēs arī šodien varam teikt, ka runājot, kad ekonomika stagnē, ka mums nav produktivitāte, mēs neesam konkurētspējīgi, mēs skaidri apzināmies, no kurienes nāk produktivitātes pieaugums. Produktivitātes pieaugums nāk no labas izglītības. Mēs runājam par izglītību, kur arī šobrīd skolotājiem ir joprojām zemākās algas un ilgstoši, tas ir bijis pēc pārpalikuma principa. Arī šodien mums skolotāji dara pāri bērniem, mēs baidamies par to skaļi runāt. Ir daudz problēmas, kuras mēs neliekam uz galda un par viņām atklāti nerunājam. Un tā trešā lieta, risks, bet man ļoti gribētos, ka, teiksim, par procesiem finanšu pasaulē, un te ir finanšu pratīgi cilvēki, ļoti finanšu pratīgi cilvēki, ka noteikti te ir tas stāsts par to uzklausīšanu, jo es runājot ar katru, ne ar katru šeit tiešām atvainojos, ne visiem, mums ir bijusi individuāls tikšanās, es dzirdu šo, mēs esam nākuši vairāk kārt stāstīt, mēs esam ieteikuši, bet nav bijusi reakcija. Un tas, kas man liekas ir svarīgi no politiķiem, jo mēs nevienmēr visu zinām. Atzīt to, ka mēs nevienmēr visu zinām, bet spēt tad saprast, kuras lietas ir jāvirza tālāk. Es saprotu, bija replika. Nē, viena replika. Protams, ka par finanšu pratību es pilnīgi piekrītu, ka daudz vairāk ir jādara izglītības jomā, tīpaši ar pat varbūt darbā ar skolotājiem, teiksim, apmācot skolotājus. Bet šis temats, ja viņā drusciņi iedziļinās, viņš uzreiz kļūst viegli nepatīkams. Kāpēc? Tāpēc, ka, protams, ka cilvēkiem vismazākais, kas viņiem patīk, ir skatīties uz pārtikušiem cilvēkiem, kuriem viss ir labi, kuri māca pārējos, kā dzīvot. Vai ne? Tā ir viena lieta, bet otra lieta tomēr ir tāda, ka finanšu pratībā ir vairāk komponenti. Es domāju, ka Svetbanka pēdējā pārskatā to ļoti labi parāda. Tur izglītība ir tikai viens no komponentiem. Otrs komponents ir faktiski darīt. Darīt tas, ko cilvēki zina, kā vajadzētu, bet viņi to īsti nedara. Un jautājums, kāpēc tā notiek, tas ir, man liekas, ka daudz sarežģītāks jautājums. Tā kā to, ko es gribēju pateikt, ka tur blakus izglītībai ir vēl viena komponente par individuālu atbildību. Bet, ja mēs runājam par šo, arī viens ir izglītība un par to pārtikušiem cilvēkiem, bet ir iespējams, raugamies, piemēram, kas iedzīvotājiem ir bankas kontos, ir iespēja sākt šodien ieguldīt. Jā, bet šeit man arī ir tāda svarīga atkāpe jāizdara, ka mēs bieži vien runājam par finanšu pratību un tā kā intuitīvi prezumējam tādu investēšanu, naudas noguldījumu savādāk izmantošanu, bet mums ir ļoti svarīgi apzināties, ka mums jārunā tādā plašākā finanšu veselības kontekstā, kur īstenībā tā investēšana tajā nosacītajā Maslow piramīdā ir kaut kur pa vidu vai augšpusē, ka viss sākās no kaut kāda bāzes līmeņa, ka katram iedzīvotājiem, mājsaimniecībām ir sakārtoti tie pamati, kaut kādas ikdienas lietas, šobrīd ļoti aktuāla tēma, kā neiekrist kaut vai krāpnieku nagos zināšanas, ja? Tad nāk apdrošināšana, ja? Vai risku segums, kas divas galvenās lietas dzīvība un mājoklis, pat arī tad, teiksim, ja tas mājoklis nav iegādāts kredītā, tad nāk atrašanās pareizā otrajā pensiju līmenī, atbilstoši savam dzīves ciklam, brīvprātīgās iemaksas trešajā līmenī, ideāli ar darbdevēju. Un tad, kad ir šī bāze sakārtot, ja,
tad, protams, var runāt arī par tādu plašāku ieskatīšanos finanšu tirgos. Ja? Un arī tur tas sākums būtu jāveic ar tādiem diversificētiem ieguldījumiem fondos, teiksim, akciju un obligāciju fondos, labi diversificētiem, un tad, ja vēl paliek brīvi kaut kādi līdzekļi, tad var domāt par kaut kādām tur akcijām vai alternatīviem aktīviem. Bet mums ļoti svarīgi, un teiksim, bankas, universālās bankas, ļoti tieši strādā pie tās nositās Maslow piramīdas apakšējās līmeņa, jo tas arī ir ļoti svarīgi priekš tās ilgtermiņa izaugsmes. Un tur īstenībā mēs redzam arī, kur tas tiltiņš ar to izglītību. Jo izglītības sistēmā objektīvi iemesli dēļ nav ielikta šīs pamat zināšanas, tā skaitā, kurienes nāk nauda, kāpēc jāmaksā nodokļi un tā tālāk. Tā kā šobrīd mēs tādā veidā ļoti, ļoti to papildinām. Jā, man liekas, paldies Svetbankai par to, ko viņi dara tieši finanšu pratības jomā, bet es domāju izglītība arī tādā plašākā nozīmē. Ja mēs runājam par augstas pievienotās vērtības, ekonomikas attīstību, tas ir stāsts par tām nozarēm, kurās mēs iespējams par maz investējam, lai tās radītu tālāk augstu pievienoto vērtību. Un arī finanšu sektors, man liekas, varētu būt viens no tiem, kas virza ekonomiku. Tātad izglītība ne tikai tādā finanšu pratības kontekstā, bet vispār plašāk uz to raugoties, saprotot, ka tas sākas no skolotāja. Tāds pamatlīmenis un ilgtermiņa risinājums, bet es atgriezīšos pie tā jautājuma, varbūt Uldis, tad cik Latvijas iedzīvotājiem vai vispār banku kontos ir naudas, ko mēs varam ieplūdināt ekonomikā, vai tādas ir daudz? Ja mēs paskatāmies tagad no iedzīvotāju uzkrājumu līmeņa bankās, tad tur ir, manuprāt, kaut ko drusciņi virs 12 miljardiem eiro, plus nāk klāt otrais pensiju līmenis, kur ir aptuveni 9 miljardi, plus nāk klāt trešais pensiju līmenis, kurā drīz būs 1 miljards. Un tad nāk, protams, cilvēki, kuri ir ieguldījuši jau, teiksim, riskantākās lietās, teiksim, ieguldījumu brokeru sabiedrību pārvaldīti aktīvi ir kaut kur nedaudz ap vairāk kā 700 miljonu eiro. Ir alternatīvi ieguldījumi fondi, arī aptuveni ap miljārdu, bet var redzēt to, ka faktiski no iedzīvotāju ieguldījumiem ir divas galvenās, var teikt, aktīvu kategorijas, kas ir izveidojušās, tie ir parastie vienkāršie depozīti vai konta atlikumi, daudzos gadījumos pat ne depozīti, bet konta atlikumi. Un otrs tātad ir pensiju otrais līmenis, kurā ir uzkrāts jau reāli daudz naudas. Un īstenībā nozarē tieši par šo te otru lielāko uzkrājumu avotu Latvijas tautsaimniecībā ir diezgan lielas bažas, tāpēc, ka mums ir daži ļoti negatīvi, mums ir daži ļoti pozitīvi piemēri kaimiņu valstīs, kurās, teiksim, piemēram, Zviedrija aktīvi attīsta pensiju uzkrāšanu gan otrā, gan trešā līmenī un veicina to ar nodokļu politiku. Un mums ir daži negatīvi piemēri, kā piemēram Igaunija, kura padarīja faktiski vienā brīdī otro pensiju līmeni par brīvprātīgu un ļauj cilvēkiem vienkārši izņemt naudu. Un cilvēki priecājās un pirka dažādas pirmās nepieciešamības preces vai, teiksim, vai veļas mašīnas un nezinu ko, gludekļus un automašīnas, ja bija vairāk uzkrāts, un savukārt valsts priecājās un saņēma vienā brīdī daudz nodokļus, bet tad tie visi prieki, protams, vienā brīdī izbeigsies, ka tiem cilvēkiem nāksies saņemt pensijas. Tā kā mums ir unikāla iespēja neatkārtot mūsu kaimiņu valstu kļūdas, kuras, starp citu, viņi paši ir atzinuši publiski šādā pasākumā līdzīgā par kļūdām no viņa finanšu ministra puses. Paldies. Mēs te sākām jau pieminēt daudzreiz pensiju fondus, un par šo es plašāk arī gribu parunāt. Finanšu nozara un iespēja kapitāla nozara tad sadarbosies, lai veicinātu pensiju fondu ieguldīšanu ekonomikā Latvijā, bet mans jautājums ir, vai jāiegulda Latvijā, vai jāiegulda tur, kur varam vairāk nopelnīt? Manuprāt, kad ir jādod izvēles iespējas, manuprāt, ja mēs runājam par to, kā pamodināt Latvijas ekonomiku, skaidrs atbilde ir viena. Mums ir vajadzīga nauda, ko ieguldīt, investēt. Mēs daudz runājam par to, kā piesaistīt ārvalstu investorus, bet es domāju, ka mēs esam nepelnīti aizmirsuši, ka mums šeit uz vietas Latvijā ir diezgan daudz naudas, ko mēs varam likt lietā un ieguldīt tajos projektos, kas mums ir svarīgi. Vai tā ir infrastruktūra, vai tie ir PPP projekti, vai tā ir mūsu
enerģētiskās neatkarības veicināšana, es domāju, ka ļoti daudz būtisks jomas, un tas, ko Uldis saka, lūk, kopā 9+1 miljards pensiju līmeņos, tā ir mūsu visu iedzīvotāju nauda, latviešu nauda, ko mēs varam likt lietā, bet tas, ko mums vajadzētu, ir izvēles iespējas, ka, teiksim, bankas, kuras varētu uztaisīt pensiju plānu Latvija un teikt, ka viņi, jā, mēs esam gatavi guldīt šeit tautsaimniecībā, ja latvieši ar savu dalību šajā pensiju līmenī, teiksim, teikt, ka jā, es esmu gatavs to darīt, es esmu gatavs ņemt to risku, bet potenciāli es redzu, ka mūsu Latvijas tautsaimniecībai tas ir svarīgi ekonomikai, un es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, tātad pelnīt, bet arī dot mums pašiem šiem te naudas īstajiem pārvaldniekiem un īpašniekiem izvēles iespēju par to, kur mēs gribam, lai šī nauda tiek ieguldīta, jo šobrīd esošie pensiju plāni, ja īsti šādas iespējas nepiedāvā, protams, peļņa ir svarīga, bet es domāju, ka šo te faktoru var, tā teikt, pagriezt arī otrā virzienā, un nebūt ieguldīšana Latvijā nenozīmē, ka šī peļņa nebūs, vai ne? Tikai mums tādas iespējas šobrīd nav. Nu, te es gribu iesaistīt Robertu par to, vai mēs šeit varam ieguldīt tā, lai arī pelnītu. Jā, nu es tieši par šo arī gribēju pakomentēt, jo principā mūsu kapitāla tirgus ļoti dinamiski attīstās. Un, ja mēs paskatāmies obligāciju ienesīgumu, piemēram, kas ir Latvijā salīdzinot ar attīstītajiem Eiropas valstīm, līdzīga līmeņa riska obligācijas dod Latvijā ievērojami lielāku ienesīgumu, pāris procentu punktiem pat brīži vien lielāku ienesīgumu. Dēļ tā, ka tas emisijas ir mazāks, viņas nav interesantas ārvalstu investoriem, bet tāpat laikā tie iedzīvotāji, ka šeit uz vietas šobrīd ieguldītais obligācijas, viņi, protams, gūst labāku atdevi nekā viņi būtu guvuši, ja viņi būtu investējuši ārvalstīs. Tas ir punkts 1. Punkts 2. Tas pats attiecās arī uz otrā līmeņa pensiju plāniem faktiski, jo šobrīd, diemžēl, atkal dēļ tā salīdzinoši neliela kapitāla tirgus apjoma otrā līmeņa pensiju plāni šīs iespējas ļoti maz izmanto. Un, man liekas, ir dažas iniciatīvas, kādā veidā var risināt šo jautājumu, izveidojot kaut kādu fondu, kurā varētu visu pensiju plānu ieguldīt naudu, attiecīgi tas fonds jau investētu vietējā kapitāla tirgu, kas dotu, protams, ļoti labu pienesumu arī gan kapitāla tirgumu kā tādam, gan arī otrā līmeņa pensiju plānu ienesīgumam. Un trešais, ko šeit var pieminēt, protams, ir tas slēptais potenciāls, kas mums ir, kas es ceru ļoti samara drīz tiks atverts, tas ir mūsu valsts uzņēmuma kotāciju biržā, jo tas kapitāla tirgum ir absolūti nepieciešams solis, kas būtu jāspēr, un tas veicinās tā izskaitē arī ārvalstu investīciju pieplūdumu Latvijā. Līdz ar to, es domāju, par to mēs varam, protams, parunāt detalizētāk, bet man liekas, tas ir viens no aspektiem, kas veicinātu arī kapitāla tirgus attīstību un arī iespējas vietējiem investoriem pelnīt vairāk no ieguldījumiem Latvijā. Un arī galu dabūt varbūt tas lielāks iespējas, jo, kā es jau minēju, tas privātas kompānijas un privātais sektors ļoti aktīvi izmanto šobrīd kapitāla tirgus iespējas, bet privāta sektora iniciatīvas pagaidām nesasniedz varbūt tos rezultātus tieši dēļ tā, ka mums nav tās lielas kompānijas, kuras, diemžēl vai par laimi pieder valstīm un pašvaldībām. Tas kompānijas joprojām nav biržā, un līdz ar to tie piemēri ar labiem lieliem uzņēmumiem, kas kotējas kapitāla tirgu, viņi joprojām mums nav Latvijā. Viena replika un papildinājums. Šeit noteikti mums ir jāapzinās, ka nav tādu bināru un vienkāršu risinājumu. Tā kā neinvestē un tagad investēs. Es jau minēju par šo te finanšu veselības status quo un skaidrs, ka mēs esam kā valsts, kā sabiedrība tādā ceļa sākumā. Mums nav, kā saka, ne tās zināšana bāzes objektīvi, ne ar tās tradīcijas un, protams, kad piemēram, tā pašā Zviedrijā tāds Invest in Sweden fonds, es domāju, ka viņam būtu tāda lielāka saķere. Tā kā es domāju, ka šeit ir kopā jāstrādā visām iesaistītām pusēm pie tādiem sabalansētiem risinājumiem un cita starpā tātad vietējā kapitāla tirgu attīstīšana, tas noteikti to sekmētu valstī, tātad virzot daļu no saviem aktīviem un tas, starp citu, arī, pārmetot tiltiņu uz korporatīvo segmentu, padarīt tos kapitāla tirgus dziļākus, lai arī korporatīvais segments uzņēmumi varētu, tajos smelties, lai kā reiz finansētu savas tās ekspansīvās attīstības, kā saka, ambīcijas un plāni, nevis organiskās. Un tur, šobrīd esošie seklie kapitāla tirgi to nedaudz objektīvi kavē.
Vienu burtiski piebildu pie Roberta teiktā par valsts kapitāla sabiedrībām. Man liekas, ļoti liels potenciāls. Nauda tur ir, vakar apstījos, 93 kapitāla sabiedrības valstī piedarošas Latvijā, pilnībā piedarošas 64, savukārt Igaunijā un Lietuvā attiecīgi 33 un 43, tātad 2 vai pat 3 reizes vairāk valstī piedarošu uzņēmumu Latvijā un viņu pārdošana, laišana, kotācijā, biržā ir ļoti ievērojams efekts, es domāju, valsts budžetā, kas sniegtu momentālu efektu. Ja nebūtu jādomā par otro pensiju līmeni, bet mums ir aktīvs, uz kā mēs šobrīd sēžam, krietni par daudz un par ilgu. Tūlīt iesim pie uzņēmumiem un biržās, bet es gribu vienu jautājumu tomēr par pensiju fondu uzrunāt. Tāds bija sāpīgs jautājums budžeta veidošanas laikā, tagad arī ir saspringts laiks. Tas procentpunkts no otrā pensiju līmeņa uz pirmo, un tad politiķi, ja vajag kaut kur iegrābties, dažkārt sanāk. Tā ir problēma, vajag steidzami risināt, atgriezt, zinām, ka norma ir terminēta, bet varbūt ātrāk vajadzētu risināt. Bet, šis tad būtu principā jautājums ikvienam Latvijas pilsonim, nevis nozarei, kas tur darbojās, jo mēs zinām tātad demografisko situāciju un to, kā saka, nākotnes perspektīvu, dzīvildzi un tā tālāk, un ir skaidrs, ka tātad uz pirmo līmeni paļauties, kā saka, paliks arvien grūtāk, jā. Tad ir jautājums, kāpēc tādā veidā tiek atņemta iespēja šo te kapitālu uzkraut ilgtermiņā. Un skaidrs, ka tāds ir tas politiskais process, kad tas varbūt publiskās diskusijas leņķis bija tāds, kad tur vienā pusē ir valsts budžeta un otrā ir tā kā pensiju pārvaldnieku finansiālās intereses, jā, kas ir absolūts absurds, nevis iedzīvotāja ilgtermiņa tā kā labklājība. Jā, mēs dzirdējām diskusijās arī banku lobbyis, es esmu dzirdējis. Es teiktu tā, ka mēs šeit visi esam Latvijas tautas lobbyis, jā, tādā ziņā šajā jautājumā. Tā kā, droši vien tā būtu atsevišķa diskusija, bet tā noteikti, mēs uzskatām, tā ir politikas veidot, mēs kā Latvijas pilsonis uzskatām, tā ir politikas veidošanas kļūda, kas ir jānovērš. Es tikai gribēju papildināt, ja mēs paskatāmies uz pašas labklājības ministrijas veiktajām prognozēm, tad situācija ir tāda, kad 2070. gadā, varbūt, ka ne visi, kas šeit ir klāt līdz tam jaukajam brīdim nodzīvos, bet mums tās pensiju aizvietojamības rādītājs pirmajam līmenim būs 27%. Ja mēs salīdzinām ar to, kāda būs cilvēkam pēdējā alga pret pensiju, tad tas vidēji pa sistēmu būs 27%. Un pašlaik tas cipars ir kaut kur bišķiņi virs 50%. Tā kā, ja otrā pensiju līmeņa nebūs, tad attiecīgi būs tā. Vai ne? Otrs, kas tomēr ir varbūt svarīgākais, arī ir par procesu. Un es domāju, ka tas bija jūsu jautājumā arī ietverts, ka pensiju sistēma ir viena no tām lietām, ko principā bieži katru brīdi kaut ko mainīt, uzlabot. Nevajadzētu cilvēkam būt paļāvībai uz to, ka viņi ir stabila, prognozējama, ilgtermiņā droši uzbūvēta, un varbūt reiz 10 gados viņu vajadzētu pārskatīt sistemātisku procesu veidā, potenciāli iesaistot gan pozīcijas partijas, gan opozīcijas partijas, un varbūt arī kā īpaši būtiskiem grozījumiem netaisīt tās pašas saeimas laikā tos pašus grozījumus, bet arī to nākamās saeimas laikā. Tā kā tās ir tikai pāris idejas, bet principā pensiju sistēmu nevajadzētu bieži raustīt un īpaši neizmantot kā tādu krājkastīti gadījumā, ja īstermiņā pietrūks naudas. Un es domāju, tas ko arī Lauris domāja ar to politikas veidošanas kļūdām. Tā kā, tas ir tikai aicinājums paskatīties, kā citas valstis būvē savas pensiju sistēmas un kāpēc viņas tur ir tik veiksmīgas. Norma ir terminēta, varam uz to paļauties, ka atgriezīs to naudu atpakaļ otrajā pensiju? Absolūti noteikti. Tas, ka mēs piekrītu, ka, protams, ka pensiju sistēma ir kaut kas veido mūsu tādu labbūtības indeksu, jo ne jau IKP nodrošina mums laimes sajūtu, bet tas, ka mēs jūtamies stabili par savu nākotni, ja mēs skatāmies, teiksim, uz kurām valstīm mēs vairāk tiecamies, tad, noteikti, tas ir šī stabilitāte. Bet tā otra lieta, ko es te gribēju pieminēt, ka, protams, tas ir tās īstermiņa vajadzības, liekot pretī ilgtermiņa vajadzībām. Un tad, kad mēs runājam par šīm īstermiņa vajadzībām vai par akūtajām vajadzībām, un atkal es varu likt pretī izglītību, veselību, tad noteikti tāpēc ir šī diskusija, kā pamodināt ekonomiku, lai šīs finansējums vai nauda, būsim atklāti, būtu pietiekami arī tām šodienas vajadzībām. Un tad valsts kādā brīdī saka,
tās šodienas vajadzības ir tik akūtas, visi kliedz, daram kaut ko. Bet nepasakot, ka tas ir labi vai slikti, vienkārši saprotot pilnu to bildi, ka tas nav tikai, nebija ko darīt, tāpēc iegrāvāmies tur. Ja, es par to, Anda, jā, par to ilgtermiņu un īstermiņu. Man sanāks tagad nocitēt mazliet sevi vakardienas diskusijā, kur arī ministrs Ašarādens piedalījās par to ilgtermiņu pret īstermiņu un publiskā pārvalde, politika un privātais sektors. Privātajā sektorā diezgan ātri strādājot uzņēmējs saprot, ka risinot problēmas vienkārši, viņas atnāk atpakaļ. Un viņš diezgan ātri iemācās problēmas risināt sarežģīti, pārdomāti, kas varbūt īstermiņā ir sāpīgi, bet ilgtermiņā tas ir labāk. Ja? Un tādā veidā, citu arī veidojās bieži tā inovācija, tieši risinot, meklējot problēmas un risinot nevis viegli, bet sarežģīti, arī veidojās inovācija. Un tas piemērs, tā kā pārmetot tiltiņu uz to valsts pusi, izmantojot nozares piemēru, bija pagājušā gada, tātad šī te hipotekāro kredītņēmēju atbalsta nodeva, ja, par ko bija ļoti karstas diskusijas, kad it kā ir problēma, pieaugušas procentu likmes, iedzīvotājiem ir pieauguši maksājumi, tad, kā saka, nozarei kaut kā tas ir jākompensē. Ja. Bija saruna raunda, bet tas beidzās ar to, kad faktiski tika tā kā iekasēta nodeva un tika izkaisīta helikopterā, teiksim, visiem kredītņēmējiem, kur nozara teica, bet varbūt, teiksim, balstamies datos, skatāmies, kur tā ir problēma un meklējam mērķētu instrumentu, nozares finansētu, lai palīdzētu tiem, kam tas visvairāk būtu nepieciešams. Tas neizdevās, un tādā ziņā tika pavāist iespēja īstenībā adresējot šo jautājumu, varbūt atrast inovatīvu formu, kā mēs varam turpināt attīstīt kaut kādu jaunu hipotekārās kreditēšanas, mājokļu finansēšanas atbalsta instrumentu jaunajām ģimenēm, kas nonāk, piemēram, kredītu grūtībās, bet šobrīd, kā saka, naudu izdalījām, viņa ir iztērēta, kā saka, investoru konfidence ir iedragāta un mums ir Satversmes tiesā prasība. Ja? Tas ir sausais atlikums. Ja? Tā kā risinājuma problēma vienkārši, vai ja mēs risinātu viņu sarežģītāk, mēs iespējams nonāk pie inovācijas, kas būtu ilgtermiņā daudz vērtīgāk. Es nesaku, ka tā būtu noteikti noticies, bet kā ilustrācija. Bet ja ejam tad pie tiem kapitāla tirgus un iespējām, ko mēs saredzam tur, tad ir tad valstī, ko darīt un ko piedāvāt? Pirmkārt, es gribu pateikt to, ka īstenībā kapitāla tirgu mums ir ļoti daudz, kas ir izdarīts. Mums ir samērā unikāla nodokļu likumdošana, kas faktiski atbrīvo no nodokļu maksāšanas tos cilvēkus, kas pieteikuši vidā ieguldījumu kontu, investē kapitāla tirgos ar to ieguldījumu kontu, kamēr nauda netiek izņemta ārā, iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiek maksāts. Tas ir fantastisks režīms, un es domāju, viņš ļoti veicina investīcijas gan šeit, gan arī ārvalstīs. Tas ir punkts 1. Punkts 2. Mums ir ļoti laba tirgus infrastruktūra. Mums ir Latvijā Nasdaq Rīga birža, kura nodrošina, kur ir daļa no visā Amerikas un pasaules Eiropas Nasdaq sistēmas, kas ļauj uzņēmumiem piekļūt ļoti kvalitatīviem kotēšanas pakalpojumiem un arī vērtspapīru noreitņu pakalpojumiem. Tas ir 2. 3. Mums ir vairākas bankas Latvijā, kas nodrošina arī ļoti labu infrastruktūru un zemes komisijas tiem, kas vēlas investēt kapitāla tirgu. Ar vienu klikšķi var nopirkt ļoti daudz gan vietējus, gan ārvalstu finanšu instrumentus. Tā kā es domāju, infrastruktūras un likumdošanas ziņā mums viss ir ļoti labi. Kas mums ir slikti? Mums, protams, slikti ir tas, ka biržā nav valsts uzņēmumi, ja, un principā valsts, manuprāt, ir izdarījusi ļoti maz, lai parādītu labu piemēru tam, ka kapitāla tirgus tiešām var būt katalizators uzņēmuma vērtības pieaugumam. Jo, diemžēl, Latvijā joprojām ir man personīgi arī bieži jāsaskarās ar uzņēmējiem, kuri jautā, ko tad darīt tajā biržā, kāpēc man tur jāiet un vispārējais. Ja? Un principā, protams, viens ir tas ir naudas investīciju piesaistīšanas avots, ja? Bet otrs, tas ir zināmā mērā katalizators tam, ka uzņēmums paliek pamanāmāks, viņam uzlabojas iekšēji procesi, korporatīva pārvaldība, viņam paliek vairāk klienti un viņa vērtība pieaug straujāk. Un tas
tas ir arī ļoti svarīgs moments, kuru manuprāt, valsts šeit nav izdarījusi savu darbu, lai parādītu uzņēmējiem, privātu sektoru uzņēmējiem, kuri varbūt nav tik izglītoti, kā tā skaita ministriju darbinieki, parādīt viņam to piemēru, kā var ar kapitāla tirgu audzēt uzņēmumu vērtību krietni straujāk, dabūt lielāku kapitālu un līdz ar to arī realizēt krietni lielākas ambīcijas. Un mana dziļa pārliecība ir tāda, ka tieši šī elementa trūkums Latvijai ir viens no tiem momentiem, kāpēc mēs pēc visiem, ne visiem, protams, bet pēc vairākiem ekonomiskiem radītājiem atpaliekam no savām kaimiņu zemēm. Un man liekas, šeit ir ļoti vienkārši šo visu nevis problēmu, bet šo soli ļoti vienkārši spērt, un es reāli nevaru joprojām vairākus gadus saprast, kāpēc valsts joprojām tos lēmumus nav pieņēmusi. Sevišķi ņemot vērā, ka šeit Lampā es dzirdēju 2 gadus atpakaļ ļoti tādu iedvesmojušu diskusiju, kur piedalījās bijušais premjeras Kariņukungs, kurš ļoti dedzīgi runāja par kapitāla tirgus attīstību. Un šeit mēs esam atkal ar tādu nolemtības varbūt sajūtu un runājam atkal par to pašu. Jā, tieši tā. Bet varbūt laba ziņa šeit ir tāda, ka tagad mums parādīs vēl viens iemesls, kāpēc šo soli spērt. Budžeta vajag naudu aizsardzībai. Un visloģiskākais, man liekas, veids un visproduktīvākais veids, kā to izdarīt, kā tu naudu dabūt, ir pārdot nelielu daļu caur biržu lielāku valsts uzņēmumu, piesaistīt to naudu un arī padarīt to pīrāgu lielāku, jo uzņēmuma vērtība neapšaubāmi pieaugs caur to, ka viņi būs biržā un valsts varēs nākotnē no tiem uzņēmumiem gūt lielāku labumu, nekā viņi gūs patreizajā brīdī. Un šeit pēdējais, ko es gribēju pateikt, mums ir tas aizspriedums, mums ir Latvijā 25 gadus atpakaļ pieņemtais likums par neprivatizējumiem uzņēmumiem, kas skaitās tā kā tabū šo jautājumu apspriest, bet man liekas vislabākais, ko var valdība izdarīt un Saeima var izdarīt, tas ir beidzot šo aizvēsturisko likumu likvidēt un ļaut lielākiem, labākiem Latvijas uzņēmumiem iet biržā, audzēt savu vērtību un nest labumu sabiedrībai. Tūlīt mēs aiziesim tad pie valsts pārstāvjiem un paprasīsim, kas tad traucē, bet vispirms mēs pieminējam Lietuvu, Igauniju, un tiešām tur situācija ir labāka. Kas ir tas galvenais skaidrojums, ir ko piebilst pie šiem uzskaitījuma? Vispār tas ir paradoks, jo es domāju, ka, ja mēs paskatāmies objektīvi, tad mums īsti nav labu argumentu, kāpēc valsts uzņēmums nelaist biržā. Jā, pirms 20 gadiem varbūt es par to sāku runāt pirms 30 gadiem, un pirms 30 gadiem varbūt bija faktiski argumenti. Viens bija tas, ka tā politiskā vide bija tāda, ka nebija pārliecības, ka to varētu godīgi izdarīt, līdz ar to bija milzīgs risks par korupciju un to līdzekļu, izsaimniekošanu. Un es domāju, tas risks ir būtiski mazinājies. Otrs ir tas, ko mēs redzam, ka tas faktiski ir veids, kādā iepludināt līdzekļus Latvijas ekonomikā un arī kādā veidā attīstīt un radīt ieguldījumu iespējas mūsu pensiju fondiem. Tas ir tā atbilde uz to jautājumu, kā pensiju fondi varētu ieguldīt vairāk Latvijā. Tieši tā, privatizējot valsts uzņēmumus, kotējot viņus biržā, radot ieguldījumu iespējas, vairojot kapitāla tirgu. Tā īsā ziņa ir tāda, ka īsumā labu, godīgu argumentu, kāpēc to nevajag darīt, es nevaru viņus šobrīd saskatīt. Kādi ir tad tie argumenti? Es varu jūs visi pacelt roku, kur ir par to, lai valsts uzņēmums kotētu biržā? Jūs redzat? Es nokomentēšu, roku bija diezgan daudz šajā auditorijā. Arī uz skatuves. Paldies, un jūs redzat arī paceļ roku, bet tas stāsts ir par to, ja mēs redzam, cik te ir cilvēku, un es teiktu, man arī nav labu argumentu. Mēs esam par to runājuši, un manā skatījumā, ja mēs tā raugamies, tad, protams, ka tā biznesa daļa, cik daudz valsts tajā ir iekšā, ir viens no tiem tādiem traucēkļiem, lai ekonomika tiešām labi attīstītos, jo sadalot šīs funkcijas valsts un privātais noteikti šie uzņēmumi attīstītos straujāk, un to mēs redzam uzņēmumos, kur tā kā privātais kapitāls strādā. Man nav pat īsti jums argumenti, ko šobrīd likt priekšā, jo es dzirdēju arī tās skaistlīgās runas pirms 2 gadiem, un arī manas partijas programmā ir tātad šī kapitāla tirgus attīstība, bet vienmēr tā diskusija ir, diemžēl, vēl tajā, vai tā uztvere par to godīgumu ir pietiekami caurspīdīga. Es domāju, ka tur ir liels bažas. Par to mums ir, es gribētu teikt,
vairāk jārunā, ļoti skaidri jārunā, un es arī esmu finanšu sektoram lūgusi, lai ir šis atbalsts, ka mēs varam pārliecināt, ka šī mazākuma daļu kotēšana biržā būtu tāds jaudīgs instruments ekonomikas attīstībai. Ne līdz galam es laikam piekrītu, man jāsaka šoreiz otrādi, ka visa infrastruktūra ir kārtībā attiecībā par mūsu biržu, un man liekas, ka vēl viens no šķēršļiem ir tomēr arī tās bailes par to, ka šī iekšējai pārvaldībai ir tiešām jākļūst ļoti profesionālai un labai, kas ir liels ieguvums, bet es domāju, ka tās bailes un tie riski ir pietiekami lieli, šobrīd joprojām vēl šķēršļi. Kas visvairāk ir jāpārliecina par to godīgumu? Vai būt pašiem politiķiem trūkst pārliecības? Finanšu pratības seminārs politiķiem. Es domāju, es piedalījos, man liekas, pirms pusotra gada valdības sēdē, kur Ašrādena kungs ļoti aizstāvēja šo te virzīšanos uz biržu, un arī bija konkrēts kapitāla sabiedrības minēts, kuras tad tiks virzītas, un tur izskanēja par privatizāciju un tā tālāk. Es domāju, ka tas ir jautājums par to, kad mēs apsēžamies un visi tie, kas pieņem lēmumus, patiešām saprot, ko nozīmē virzīšanās uz uzņēmumu kotāciju biržā, ko nozīmē mazākumu daļu kotāciju biržā, un tas, ko Roberts arī minēja, kad šie uzņēmumi potenciāli tikai iegūst. Tas, ko mēs, diemžēl, redzam, kad notiek zināmā mērā pretēja virzība, un ir daži centieni šos uzņēmumus, kuru vispār varbūt valstī no sākta gala vai vēsturiski iemeslu dēļ viņi tur ir piedalījušies šajā tirgus sektorā, nemaz nevajadzētu būt, telekomunikācijas un tā, bet mēs redzam šo te pretējo tendenci, ka mēs mēģinam viņus vēl tā kā valstiski kapitalizēt, un man nenāk prātā cita doma, kā kaut kāda virzīšanās uz Baltkrievijas pārvaldības modeli, bet tas noteikti nav tas virziens, kas mums palīdzēs, un es vakar klausījos diskusiju, kur piedalījās Ašrādena kungs par to, kas tad mēs būsim Baltijas haizivs vai Baltijas tīģeris, tad tas, es domāju, nav tas virziens, lai mēs kļūtu par Baltijas tīģeri. Tad viens, pratības seminārs un tie lēmumi beidzot ir jāsāk pieņemt. Bet, ja mēs runājam par pratības semināru, kur es piekrītu, absolūti noteikti, ka vajadzētu pratības semināru, bet politiķiem kopā ar mēdījiem. Jo es domāju, ka te ir tāds plašāks sabiedrības arī skaidrojošais darbs, jo tie ir, kā baidās politiķi? Politiķi baidās no sabiedrības reakcijas. Kāda ir sabiedrības reakcija? Bieži vien tie, kas piekrīt, jūs te paceļat rokas, bet pārsvarā tie, kas piekrīt, klusē. Neklusē tie, kuri nepiekrīt. Un tas pārvērš ļoti skaļā. Savukārt es vakar diskusijā klausījos par to, ka viena slikta ziņa iespējams labu projektu var iznīcināt. Un līdz ar to, man liekas, ir tāds kopīgs darbs par to, kā stāstīt šīs lietas. Un droši vien tādēļ mēs arī sākām par to, kad ir jābūt šai finanšu pratībai ļoti dažādos līmeņos, lai nebūtu tā sajūta, ka tas būs kaut kas slikts. Un es domāju, ka tā teikt jādara jebkas, kas strādā. Ja mēs redzējām, visi paceļ rokas, es domāju, ka visi lielā mērā saprot, un arī tas liela uzņēmuma virzība uz biržu arī pavilks sev līdz to, ka šie te mazie investori, kas esam mēs, katrs iedzīvotājs, sāks daudz aktīvāk investēt. Virša bija publiski, Igaunijas Lietuvas piemērs mēs redzam, kur lielie pakalpojums sniedzēji, ejot biržā, uzreiz arī iekustina šo te retail tirgu tā saucamo. Tā kā jebkas, kas strādā, bet tas vienkārši mājas darbi mums ir 5-10 gadi jau tā teikt ieilguši, ar zinām noilgumu. Es vienkārši domāju, ja visi tik ļoti vienasprātis ir šeit, varbūt var izmantot kādu iespēju saņemt solījumus varbūt no Andas, ko tik mēs nedarīsim budžeta komisijā un ko tik mēs tagad neiesim uz priekšu. Bet Laurim jautāšu, ja tiešām ir tik liela vienprātība, tik garas diskusijas un gadiem, vai mēs esam vismaz pietuvojušies tam, lai kapitāla tirgus atdzīvojās un tiešām valsts uzņēmumi tur ir un tādā veidā ekonomikas izaugsmes mekmētu? Lēmums formāts atļauj arī tādu ironiju, kā teikt, ienest, un kapitāla tirgus diskusijas kontekstā man kādā brīdī atnāca tāda paralēlis ar to filmu Murkšķu diena, kad reizi gadā iznāk. Un tad līdzīgi mums tā diskusija par tiem kapitāla tirgiem. Es droši vien, kad neatkārtošos par to visu infrastruktūru un kā saka, tur nav jāizgudro ritenis, teiksim, kapitāla tirgi, kā saka, pastāv visā pasaulē un tur ir skaidrs, kā tas darbojās. Vienkārši mazais tiltiņš uz to Lietuvu, tur bija jautājums, kā lietuviešiem, un īstenībā tur ir daudz, nav viens iemesls, kāpēc viņi šobrīd daudz straujāk, tur ir gan racionāli, objektīvi, gan arī
teiksim, kaut kādu uzvedības vai tie saucamie behaviorālie aspekti, ja, kā tā domāšana strādā. Bet viens ir tas, ka viņiem šie kapitāla tirgi ir dziļāki, un citas starpā viņiem ir arī līdz ar to vairāk lielāku uzņēmumu. Ja? Vienkārši, viņiem ir lietuviešiem vairāk lielāku uzņēmumu, un ja patiņa to vēstures perspektīvu, viņi varēja veidoties ātrāk, tāpēc, ka viņiem bija šīs dziļākās kabatas, ko iedod, teiksim, atrašanās biržā, un viņi ātrāk varēja nokonsolidēties. Ja? Viņiem ir lieli, nozara uzņēmumi. Mums tas viens no varbūt rakstura lielumiem, ka mums ir tāda diezgan liela fragmentācija, ja? kā kurā nozarē, bet tomēr mums ir liela Latvijas, bet startautiski viņi ir mazi vai vidēji uzņēmumi. Un mums īstenībā arī tā valsts atbalsta politika ir tomēr kaut kādā mērā to fragmentāciju mazliet arī stutē. Ja? Mums varbūt vajadzētu būt drosmīgākiem un varbūt veidot tādus atbalsta instrumentus, kur tiek veicināta tieši šī konsolidācija, lielāku uzņēmumu veidošanās, kuriem tad gan būs vieglāk, teiksim, un daudz jaudīgāk iespēja arī augt kapitāla tirgos un attīstīties. Ja? Tas ir vēl tāds varbūt valsts atbalsts, teiksim, un programmu leņķis un valsts lomas. Bet atbildot īsi jautājumu, mums nav jāizgudro ritenis. Ja? Mums nav jāizgudro ritenis, bet jāvirzās uz priekšu. Bija replika, es saprotu. Jā, pavisam īsa replika par to, ka tā valsts uzņēmuma privatizācija biržā ir tikai, un kāpēc mēs tur atpaliekam no Igaunijas un Lietuvas, tā var būt iespējams, ka arī ir vēl lielākas problēmas apakšdaļa, un tā lielākā problēma ir tas, ka Latvijā, ja mēs salīdzinām Lietuvu un Igauniju, mums ir diezgan maz lielu jaudīgu uzņēmumu. Teiksim, skaita ziņā es varu pateikt to ciparu uzņēmumu, kuriem ir lielāks apgrozījums par 20 miljoniem eiro gadā, tādu ir drusciņi vairāk kā 650 gabalu. Viss. Tas ir viss. Un līdz ar to, teiksim, tas jautājums, kas mums ir jāuzdod, kas ir noticis uzņēmēja darbības vidē, kāpēc viņi nav attīstīsies tieši šeit straujāk, un tas ir viens no tiem sarežģītiem jautājumiem, diezgan sāpīgiem jautājumiem. Un paralēli tam ir droši vien jāuzdod jautājums, kāpēc pie mums ir tik ļoti attīstījies tieši publiskais valstiskais sektors salīdzinot ar privāto sektoru. Jo no mūsu kopējā nodarbināto skaita tātad 33% aptuveni strādā, tad trešdaļa strādā tieši publiskajā sektorā, valsts pašvaldību līmenī, valsts uzņēmumos. Un tā ekonomikas proporcija arī jau sāk kļūt neveselīga, tīpaši ņemot vērā to, ka pēdējos gados mēs redzējām, ka algu pieaugums publiskajā sektorā ir lielāks kā privātajā sektorā. Tā kā es tikai gribēju ieskicēt, ka iespējams, ka tas fenomens, par ko mēs šeit runājam, ir viena liela un tikpat nepatīkama fenomena sastāvdaļa. Un teiz, ja mēs strādājam jau pie risinājumiem un ejam tiešām uz diskusijas noslēgumu, mēs te daudz runājam valsts uzņēmumu. Ar ko tad sākam? Mēs tagad dzirdam ļoti daudz sarunu par Air Baltica IPO. Un es nezinu, vai tas ir vēl labākais veids, kā uzrunāt auditoriju un sabiedrību tiešām ieguldīt. Bet kuri ir tie uzņēmumi, ar kuriem mēs sākam tad? Jā, varbūt par risinājumiem es varbūt sākšu ar savu vīziju, savu vīziju par to, ko mēs varam jau šogad, 3 lietas, ko mēs varam jau šogad izdarīt, tas palīdzēs mums izrauties nākamajos gados. Pirmā lieta, mēs varam pieņemt lēmumu par Latvenergo kotāciju biržā un 10% vai 15% pārdošanas ar biržu no Latvenergo. Otrs, ko mēs varam izdarīt, mēs varam izveidot fondu zem Altuma pārvaldības, kurā investēs visi otrā līmeņa pensiju plāni un kurš būs tāds megafonds, ar kuru varēs investēt gan vietējā kapitāla tirgu, gan varbūt arī finansēt dažādus PPP projektus valstiskos. Tas ir otrs, ko mēs varam izdarīt. Un trešais, ko mēs varam izdarīt, tas ir, varbūt tas ir mazākais, bet man galvā ir palicis tas, ka mums ir krājobligācijas. Ja? Mums valsts kasa un finanšu ministrija izlaiž krājobligācijas, bet šobrīd tas investīcijas krājobligācijas notiek caur, pat taisnu ieskaitot naudu valsts kasē, un līdz ar to tie cilvēki, kas pērk tas krājobligācijas, viņi faktiski neatver ieguldījumu kontus, nekļūst par investoriem, bet vienkārši viņi investē konkrēti viena instrumenta valsts krājobligācijas. Mēs varam pataisīt valsts obligācijas pieejamas caur ieguldījumu kontiem, un tajā vietā, lai aizņemties tikai starptautiskajos tirgos ar eiro obligāciju palīdzību valstī. Viņi var izdarīt to arī šeit vietējā tirgu. Tādējādi veicinot to, kā ar tādu drošu absolūtu investīciju arvien vairāk cilvēku vietēji ienāk tirgu, kapitāla tirgu, sāk investēt, un pamazam pēc tam, ja viņi sāks investēt arī kaut kādos citos instrumentos. Igauni to ir izdarījuši šogad ļoti veiksmīgi. Viņi bija pirmā emisija, tāda vietējiem retail investoriem domāta, un es domāju, Latvija būtu ļoti labs arī variants tādā veidā veicināt kapitāla tirgus attīstību.
Nu, vai ir kādi vēl uzņēmumi piebilstami šajā sarakstā, ar kuriem mēs tad varam sākt un darīt to uzreiz? Lauris, Uldis, Ieva? Nu, es domāju, ka netik daudz tur arī jāskatās no tā, kāda ir gatavība šiem uzņēmumiem, bet jebkurš uzņēmums, kuram ir ļoti liela klientu bāze, kur katrs mēs esam lietotājs, es domāju, tā būtu primārais skats. Jā, varbūt ne tik daudz obligācijas, bet noteikti ir jāvirzās uz šo te akciju tirgu. Un ja mēs aizvirzītu 2-3 uzņēmumus, piemēram, Altums kopā ar Lietuvas kolēģiem ir, principā finiša fāzē, laikam ir tehniskie dokumenti palikuši skaņot šim IPO fondam, kurš tad veiks ieguldījumu uzņēmumos, kuri virzās uz akciju tirgu. Ja? Tā kā jebkurš uzņēmums, kuram ir liels klientu skaits, retail klientu skaits, ir tas, ar ko būtu jāsāk. Nu, tāda uzticība arī zīmolam un zināms iedzīvotājiem. Man būtu ierosinājums tagad nesaukt konkrētus vārdus, bet tā vietā pateikt, ka mums ir 90 plus uzņēmumi, iziet cauri sarakstam, pieņemt konceptuālu lēmumu par to, kurus mēs laižam uz biržu, kādā apjomā, noalgot investīciju banku, lai sarēķinātu, cik daudz ienākums valsts var dabūt, kādā periodā, cik tas lielā mērā mums palīdzētu finansēt aizsardzības izdevumus un pateikt to, ka to mēs darām valsts drošības stiprināšanai. Viss. Paldies! Un vēl daļa no tiem uzņēmumiem, kas piedara, ir ne 100% valstī piedaroši. Tā kā varbūt ir jāiziet cauri arī tam sarakstam un jāpaskatās, ka varbūt mums ir jāpārdod vienkārši daļas tajos uzņēmumos, kur valsts ir mazākuma akcionārs vai daļais akcionārs. Ja? Un ne visas izējas, tā teikt, valsts ekspozīcijā jāveic caur biržu. Tas nav vienīgais izējas ceļš. Ja? Tas ir arī citi veidi, vienkārši daļu pārdošanas līgums joprojām ir citam investoram joprojām ir labs risinājums. Veidosim šādu sarakstu, iesim cauri? Nu, ziniet, kā uz lampas skatus vienmēr ir viegli pateikt jā, bet man liekas, ka te ir ļoti svarīgi, bez bet, man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka tas tiek darīts kopā, jo tas, protams, prasa grozījums attiecībā par to, ka šobrīd mums ir neprivatizējumu vai tā kā biržā nekotējumu uzņēmumu saraksts. Ejot tam cauri, man liekas, ka tiešām ir ļoti svarīgi, ka tas ir veiksmīgs piemērs, lai tikai caur veiksmīgu piemēru mēs pēc tam varam arī dabūt uzticēšanos no iedzīvotāju puses, no tādas kopējās investīciju puses. Tā kā es noteikti atbalstītu šādu, un ja mēs te varam vienoties, ka mēs kopā sēžam un to izdarām, nevis tā kā vienkārši parādīt uz valsti vai tur murkšķu dienā, teiksim, uz kārtējo politiķu, kurš sēž šādā lokā, tad es esmu absolūti par to, lai tas tā būtu. Tad es domāju, gan arī vai solījums saņemts un tiešām tuvojamies noslēgumam. Un tagad es gribētu iziet tādu kopsavilkuma apli par to, ko mēs sākam darīt, varbūt, ja ne šodien, tad rīt, lai mums gan ekonomikā ir vairāk naudas, gan iedzīvotājiem vēlme investēt, gan arī pašiem uzņēmējiem ir vēlme investēt. Ko mēs varam ieteikt? Tas darbības konkrētas. Super īsi. Tad pirmkārt mums ir jāapzinās, kur mēs esam. Un mēs šobrīd braucam pa Vidzemes šoseju 3. ātrumā. Okay? Tā ir situācija. Un tas ir mūsu pašu brīva izvēle. Tā kā pirmkārt mums pašiem būtu jāizdara tās lietas, lai ieslēgtu 4., 5. vai 6. ātrumu, kādu, kuram tā mašīna ir. Un tas ir jautājums, kas nav pārāk sarežģīts, bet viņš prasa daudzus samērā nepopulārus politisku lēmumus. Un ne visiem tiem lēmumiem būs vairums roku šeit, pat šajā lampas burbulī. Ja? Tas ir jautājums par publiskā sektora izdevumu samazināšanu, tas ir jautājums par atsevišķām nodokļu reformām, tas ir jautājums par to, lai, izmantojot šo iespēju, lai arī banku sektors netiktu aplikts ar īpaši lieliem nodokļiem, kas traucē jauno kreditēšanu, lai mēs atvērtu šos kreditēšanas slūžas vēl vairāk. Tas ir jautājums par uzņēmējdarbības vides attīstību, un tas ir jautājums par arī privātu personu investīciju riska līmeņa celšanu. Tā kā, tie bija daži no tiem jautājumiem, ko es gribēju ieskicēt, bet katrā ziņā tās visas atbildes īstenībā ir zināmas. Tā kā te ir tas jautājums par finanšu pratību varbūt citā līmenī. Mēs zinām, kas ir jādara. Jautājums ir, kā to izdarīt tā, lai cilvēki nezaudētu vēlēšanās, bet lai kopumā mums tā ekonomika nebrauktu 3. ātrumā. Paldies! Tad, Robert, ko daram, lai ekonomika nebrauc tajā 3. ātrumā? Es jau savus, dažas pārdomas izteicu, bet es starp citu varētu repliku uz Ulda komentāru. Man liekas, tie lēmumi nemaz tik politiski nepopulāri nav.
respektīvi, man šķiet, ka teiksim, tā liela problēma ir tāda, ka politiķi brīžiem tos lēmumus, kas ir populāri potenciāli, viņi uzskata, ka viņi nebūs populāri. Es pieņemsim, neesmu galīgi pārliecināts, ka lēmums samazināt valsts izdevumus būtu nepopulārs, ja, sabiedrība. Es domāju, ka viņš būtu ļoti populārs lēmums. Ja. Un to pašu īstenību, es domāju, neviens nav mērījis, bet protams, ir tas mīts, ka nekotēt valsts uzņēmums biržā, ka tas ir politiski nepopulāri. Man liekas, tas ir reāls mīts. Ja. Un es domāju, ja mēs piestrādāsim pie tā, lai saprastu tiešām, kāds ir sabiedrības viedoklis par šo jautājumu, mēs varam ar lielu pārsteigumu konstatēt, ka sabiedrība jau sen to pieprasa. Ja. Tā kā, jā, man liekas, es piekrītu Kuldim, ka tas lēmums ir jāpieņem un jāvirzās uz priekšu. Bet par riska apetīti iedzīvotājiem, uzņēmējiem, tur arī ir ko strādāt? Jā, protams, privātajam sektoram jādara savs darbs. Mēs darām savu darbu. Es domāju, visu banku sektors dara savu darbu šajā jomā. Un mums ir ļoti daudz iniciatīvas, kas vērstas uz finanšu pratības uzlabošanu gan investoros, gan arī kompānijas, kuri grib potenciāli varētu nākt uz biržu, vai arī patiesībā vienkārši nākt uz banku aizņemties. Tur arī ir liela problēma, kad atnāk aizņēmēji, viņiem nav normāli sagatavotas finanšu prognozes, nav gada pārskati un vesela virkni citu jautājumu nav atrisināti, un tas arī finanšu pratības jautājums. Ja. Tāpēc, protams, pie tā viss ir jāturpina strādāt, jo darbs ļoti liels jau ir veikts, un mēs viņu turpināsim veikt, un mēs arī redzam, ka pozitīvas lietas notiek. Ja. Mēs redzam, ka arvien vairāk attīstās, arvien vairāk uzņēmumi iet uz biržu, arvien vairāk investori atver investīciju kontus. Kreditēšana šogad mēs redzam ļoti pozitīvas tendences, ja, un tur es domāju, tas viss notiksies neatkarīgi no tiem valsts lēmumiem. Protams, ļoti gribētos, lai valsts pieņemtu tos pareizus lēmumus, bet, ja pareizus lēmumus nevar pieņemt, tad vismaz nevajag pieņemt nepareizos. Ja. Tas būtu tāda minimāla programma, lai mēs varētu, privātais sektors varētu veiksmīgi turpināt darīt savu darbu. Tā latiņa ir tāda nepārāk augsta šajā brīdī, bet Laura, tā recepte, ko mēs jau darām rīt. Droši vien atsaucoties uz to vakardienas diskusiju par tiem attīstības scenārijiem, tas viens vai galvenais iemesls, kāpēc mēs esam tajā gurdenajā kvadrantā, gurdenās Latvijas, ir tas, ka ir skaidrs, ka tie vieglie, ātrie un īstermiņa risinājumi ir izsmelti, kā to situāciju mainīt, un nāk tāda, pieaugoša apjausma, ka būs jāpieņem šie sarežģītie, kompleksie, nepopulārie lēmumi. Un skaidrs, ka to mēs nevaram, kā sabiedrība, tā kā outsourcēt, ja nodēt ārpakalpojumā politikas veidotājiem, politiķiem, mums īstenībā viņi ir jāatbalsta, jā. Un es domāju, ka daudzās jomās mēs arī, pie tādām izšķiršanās momentiem arī stāvam. Un otrs ir tas, ka neaizmirst to, ka neformulēt arī pseido problēmas, ja, bet formulēt, kas patiešām ir problēmas. Ja. Uldis šeit minēja, tātad, piemēram, vienas nozares, šī gadījumā, finanšu nozares, banku sektora atlikšana ar nodokļiem, ar domu, ka tas veicinātu kreditēšanu, ja, kā, bankas to negribētu tāpat darīt. Ja. Tā vietā paskatāmies atkal, kas ir vajadzīgs uzņēmējiem, lai viņiem būtu šie te ekspansīvākie attīstības plāni, kā celt viņas ambīcijas, kā viņiem palīdzēt. Ja? Un tur jau mēs visi sēžam pie viena galda. Ja? Tā kā tāds mans aicinājums. Jā. Man tāds īsais rezumē nobeigt ar to, ko sākām. Tātad pieņemt lēmumus arī, ja viņi ir nepopulāri. Bet vēl viens par riska apetīti pēdējais komentārs, tas vairāk pie mūsu pašu uzņēmējiem. Mēs esam diezgan vēl daudz iespēju priekšā mūsu uzņēmumu tādu vērtības audzēšanā. Mūsu uzņēmumi ir relatīvi mazi, un es aicinu uzņēmējus skatīties, arī ar to šobrīd ikdienā nodarbojos, skatīties, kad mēs varam nopirkt kaimiņš var nopirkt vēl uzņēmumu blakus, un tādā veidā mēs kļūstam lielāki, un tad, kad jau šis uzņēmums būs kļūst lielāks, viņš ir konkurētspējīgāks reģionā, ne tikai Baltijā, bet arī Eiropā, ja? Un tādā veidā jau mēs arī atgriežam naudu atpakaļ tautsaimniecībā, ja? Jo beigās šis pirmais, kurš sāk uzpirkt kaimiņus, būs kļuvis diezgan turīgs un varēs ieguldīt naudu atpakaļ citos biznesos Latvijā. Tie ir tādi mūsu stikla griezti, es domāju, kur mēs brīžiem sitamies, ja, un gribētos tos griestus tā kā pabīdīt malā, un lai mēs saredzam tās iespējas daudz plašāk, jo mēs paši spējam, mākam nopelnīt naudu. Un kas tad traucē mums redzēt tās iespējas?
Es domāju, ka lielā mērā tā ir bijusi mūsu finanšu pieejamības varbūt situācija pēdējos 10 gados, bet es domāju, ka šobrīd mums nekas netraucē, ir tāda darīšanas vaina. Vairāk darīt. Šeit izskanēja ļoti daudz par nepopulāriem lēmumiem. Mēs zinām, tūlīt pēc gada Saeimas vēlēšanas, vai īstais brīdis tādiem lēmumiem? Jūs zināt, ka vienmēr jāsaprot, kas ir spēka pielikšanas punkts. Un, piemēram, tad, kad mēs runājam par izglītības sistēmu, tad skaidrs, ka pedagoģa izglītība. Ja mēs runājam par ilgtspēju, tad viens no tiem pētījumiem rāda, ka, piemēram, trešo valstu sieviešu izglītība uzlabotu to. Jautājums, kas šajā gadījumā? Man, piemēram, tas pirmais, kas nāk prātā, bet es neesmu pētījusi. Iespējams, ka tas ir civildienesta likuma maiņa. Stāsts par to, ka ierēdniecībai ir jābūt kaut kādu laiku biznesa pusē un pēc tam kaut kādu laiku valsts pārvaldes pusē, lai redzētu šos mehānismus. Jūs arī teicāt, ka jūs bijāt tur, neizdevās, viss likās lēni, bet tie ir tie paši cilvēki. Tā ir tā pati valsts, mēs visi esam valsts. Mēs tagad pagriežamies un tad pēkšņi es esmu vislielākā valsts. Tā. Un tad man liekas, ka svarīgi saprast, kurš tas punkts ļaus mums to kustību veikt, vai ir pārāk tuvu vēlēšanām, es teiktu jā un nē, jo līdzīgi kā Roberts teica, man liekas, ka iespējams, ka tomēr lielākā daļa sabiedrības ļoti labi saprot, ko tas dod ekonomikas attīstībai. Kā es redzu, absolūti noteikti tā ir, un es esmu gatava sēdināt jūs visus pie viena galda, sataisīt šo sarakstu, un lai mēs varam virzīties ar grozījumiem, kas pirmkārt mums ļautu kotēt biržā šos uzņēmumus, un tālāk jau pieņemt konkrēts lēmums un salikt, kas man liekas ļoti svarīgi laika grafiku. Ja mēs vienojamies, ka līdz tam laikam mēs izdarām to lietu, līdz nākamajam tas, un es nezinu, nākamajā lampā mums ir salūts. Es tieši gribēju prasīt, vai nākamajā lampā mēs atkal runāsim par to, ka to vajag darīt, vai jau runāsim konkrētāk par to, ko mēs darām un kā vēl iet uz priekšu? Es nezinu, kādā ātrumā to var izdarīt. Tas man ir jāprasa profesionāļiem tieši kotēšanā biržā. Tur es domāju, ka mums kaut kāds laiks varētu paiet, lai līdz nākamajai lampai var paspēt, ja? Līdz lampai sanāks, un tad mēs visi atceramies, kādu diskusiju mēs šeit gaidīsim tad nākamgad, un kādi jau ir tie punkti, pie kā mēs visi strādāsim. Un tiešām man liekas, ka tā ir ļoti svarīga atziņa par to, ka mēs varam teikt, ka kādam ir jādara, bet atceramies, ka mēs katrs esam daļa no valsts, un katram mums ir jāpieliek tie pūliņi, lai mēs virzītos uz priekšu. Un es domāju, ar šo tad mēs varam arī noslēgt šo diskusiju. Paldies jums, un lai forši atlikus lampa!